Te jūs redzat Aleksandru. Viņam uzliektas 14. gadsimta Eiropas bruņas. Šis jau ir krietni nopietnāk nekā 13. gadsimta bruņu krēkls. Pat arī smagāk, bet arī aizsargā krietni labāk. Un arī cīnītājs Edgars. Viņam arī ir Eiropas 14. gadsimta bruņās, un bišķi vēlāk nekā Aleksandru jau, jo, kā jūs redzat, viņam ir ķirāsa pilna. Un šis te Aleksandram komplekts paredzēts, teiksim, kāju cīņām, un Edgaram jau zirgu. Mēs redzam, ka 14. gadsimta bruņiniekiem ir tā iezīme, ka principā viņiem ir viss ķermenis klāts dzelzī. Un arī šis te auduma gabals ar šīm te dzelzs kniedītēm ir mānīgs, jo šīs dzelzs kniedītes satura apakšā dzelzs plāksnes. Mēs viņus neredzam, un lai dzelzi pasargātu no rūsēšanas un korozijas, tad viduslaikos bruņinieki faktiski pārsēca dzelzs plāksnes ar auduma klājumu. Lai neredzētu, tad metās rūsa. Vienam no bruņiniekiem ir saplījis svairoks, bet viņš turpina cīņu. Pusminūte vēl. Tāpat laikā mēs redzam, ka ļoti labi aizsargāt arī galva, rokas locītavas, kāju vietas. Un šī periodā parādās interesants arī zobena veids. Faktiski tieri zobeni ar spicu galu, un tā doma ir tāda, ka laiks, minūte pagājusi,